Šajā video tiks demonstrēta tapas un ligzdas savienojumu līmēšana. Demonstrācijas nolūkos tiks līmēta šāda te pagarināta taburetes sānu daļa, elements, kur tātad tiks līmētas spriedzes masīvu koksnes detaļas. Ir arī sagatavotas pošu masīvu koku līstas, lai tātad mīksto skuju koksni ar līmspīlēm nesabojātu, nesabuktētu un lai pēc tam nebūtu jāslīpē šie defekti ārā no līmspīlēm. Svarīgi arī savienojumus, piemēram, vai nu numurēt, vai arī atzīmēt ar burtiem, piemēram, tapas vai detaļas neredzamajā daļā, vismaz tur, kur līmēs ciet, lai nav lieka darbība jāveic kā slīpēšana, tad šis savienojums un šī te A burta atzīmīta A ligzdai tiks aizsegta līmējot. Tāpēc ir svarīgi arī katru savienojumu sanumurēt vai kaut kādā citā veidā atzīmēt, lai speciālists pēc tam, pēc izjaukšanas konstrukcijas zinātu, kā viņu atkal salikt kopā un sagatavot līmēšanai. Katra detaļa ir arī apstrādāta ar smilšpapīru, tātad noslīpēta, kā arī asās kantītes ir nofrēzētas ar virsfrēzi un gultni, 45 grādu tātad frēžu galva ar gultni. Un svarīgi būs arī mērīt diagonāls, ko es arī nodemonstrēšu. Tātad līmi uzklājot ir svarīgi nelikt par daudz, ne par maz, pietiekamā daudzumā, lai līme vietām nedaudz izspiestos. Tātad liekam virsū līmi uz tapas. Varam izmantot gan potiņu, gan rullīti līmes izlīdzināšanai. Tātad izlīdzinām līmi. Ir arī sagatavota mitra lupa samitrināt ar ūdeni. Ja kaut kur izspēļos līme, viņu arī uzreiz iespējams saslaucīt. Tātad uzklājam stapām virsū, apakšējiem spraislim. Liekam iekšā tapas ligzdā ar adekvāto atzīmi. Svarīgi detaļas ir noslīpēt pirms līmēšanas tāpēc, kad vietām pēc tam vairs nebūs iespējams kvalitatīvi noslīpēt, piemēram, šādās te kantītēs, asās vietās, kur smilšpapīru vai slīpmašīnu ir grūti apslīpēt tādu pašu koku. Liekam guļus, liekam klāt šīs te līstas. Ņemam līmspīles, un svarīgi ir tātad ievērot to, lai līmspīle ir perpendikulāri, piemēram, kājai, jo ja es liktu līmspīli šādi te klāt slīpi, tā detaļa arī slīpi salīmētos, un pēc tam būtu problēmas tātad salīmēt atkal nākošās detaļas, lai viņas būtu viss smuki 90 grādos. Spiežam kopā.
Tātad šeit var redzēt, ka ir nedaudz izspiedusies līme. Ņemam samitrināto lupatu un mēs arī varam iztīrīt šo te noticējušo līmi, lai ir tīrs un tas netraucētu pēc tam apdarē, jo apdara nevar iesūkties, vai tā būtu eļļa, vai krāsa, vai laka, nespēja iesūkties kvalitatīvu koksnē un veidotos tādu kā pleķi. Tātad mums vēl svarīga lieta jāizdara, kas ir izmērīt diagonāls. Mēs varam izmantot gan parasto mērlēnu, vai arī koku lineālu. Ar koku lineālu nedaudz ērtāk šo procedūru izdarīt. Tātad liekam lineālu galvu vienā stūrī un nomēram 510 mm. Mēram otru diagonālu un arī 510 mm ir